kas būs, jā, būs X stunda. Ja pie jums Rīgā sāks lidot droni, varbūt jūs sāksiet rīkoties. Šo valsti pazudinās stulbums un korupcija, ja nekas nemainīsies. Kas notiek Saeimā un kas patiesi notiek Latvijā? Viktorija, situācija Latgalē ir dramatiska. Jā. Tu esi ievēlēta deputāte Saeimā no Latgales. Kas notiek? Kas notiek? Mums visu laiku pa brīdiem atnāk brīdinājumi par to, ka mums ir gaisa apdraudējums, un jau ir tā, ka ne tikai vienu reizi tur nedēļā, bet 2 reizes pa dienu. Cilvēki, protams, baidās, satrauktie, mācību process ir norauts, eksāmeni norauti, vakar, aizvakar, šodien, un tas atkārtojas katru dienu. Un cilvēki pieprasa viņus aizsargāt. Tiešām mēs redzam, ka Siliņa paziņo, ka viņa veiksmīgi notriekuši tur dronu kaut kur citur valstī, bet ne mums, ne pie mums, ne Latgalē, ne Latvijā. Tas arī ļoti satrauc tādas ziņas, ka savus cilvēkus mēs nevaram aizsargāt, bet citām valstīm mēs varam palīdzēt. Tāpēc ļoti dramatiski. Mēs nezinām algoritmus, ko mums darīt. Teiksim, pat jāatnāk brīdinājums, ka mums jāslēpjas vai jāiet patvērtmē. Ko mums darīt? Teiksim, tiem pašiem darba devējiem. Mums tāda situācija ir, ka vilciens apstājās un cilvēkus dzen arā uz peronu. Ja, viņi staigā, bet ir apdraudējums, kur viņiem iet. Sabiedriskais transports brauc pa to pašu ceļu laukos, ko viņam darīt. Nav algoritmu. Veikali Maxima, kā man paziņoja vakar balvos, šodien arī Rēzekne Maxima pieņēma tādu lēmumu, ka viņi dzēs visu arā. Tad atnāk tik paziņojums, visi klienti tiek dzēsti arā. Sūta visus arā. Izsūt ārā, jā. Mēs nezinām, un viņi uz ielas stāv. Tad mēs esam tādā stāvoklī, ka nekādu algoritmu no valsts nav, nekādas aizsardzības nav. Teiksim, valsts saka, ka jums jāaptur tur ražošanu, bet kas apmaksās tos izdevumus visus ražotājiem? Viņam taču ir arī visi tie līgumi noslēgti. Viņš nevarēs tad uzturēt tos līgumus. Šausmas, un valsts negrib palīdzēt mūsu cilvēkiem. Un vienlaiks ir pacelt, it kā iegulda ļoti daudz aizsardzībā, iegulda, tajā pašā laikā ir pilnīgi bezspēcīgi, ka dronas var sajaukt ar putniem, atceries bija gadījumi, pat nesaprot, kas ir drons. Tad vienu paziņojumu krīzes centrs saka, ka mums bija viens drons, pēc tam mums nebija drona. Man ir jautājums, ja mēs nevaram apturēt vienu dronu un skatām tā no šīs pozīcijas, kas būs, būs X stunda? Kā jūs mūs aizsargāsiet, ja jūs no viena drona nevarat mūs aizsargāt? Tā kā parasti saka, ka tad viņi sakravē koferis un fiks laižās paši projām, paliek viss tā kā, tas ir baigi bīstam. Vai kaut kādu pieprasījumu aizsardzības ministrijai? Protams, mēs visu laiku sūtam jautājumus gan no mūsu pašvaldības deputātiem, kuri strādā ikdienu tur, tajā Latgalē, tajā novadā, tajā pilsētā, kur katru dienu izskan paziņojumi, brīdinājumi. Mēs sūtam un pieprasam skaidrot, ko mums darīt. Ko viņi atbild? Viņi nezina, ko darīt. Tie ir neērti jautājumi, uz kuriem viņi nevar atbildēt. Situācija baigi bēdīga. Tas ir kāda valsts vadība, tāda valsts situācija valstī. Tagad vienkārši mēģina sadalīt, tad es pat nezinu, kā pēc krāsām tos paziņojumus. Tas ir risinājums šodien, ir tikai sadalīt pa krāsām. Oranža, sarkana, zaļā krāsa. Un tajā pašā laikā, ka Latvija vispār oficiāli nekur nekaro. Mēs esam neitrāli zināmā mērā valsts, kas nav kara darbība. Kas notiek šobrīd? Kā vispār šāda situācija varētu pieļaut? Es tikai redzu, ka valsts nevar un vienotība nevar aizsargāt savus cilvēkus. Ilza, situācija Latgalē ir dramatiska. Dronu incidenti, bērniem tiek pārcelt eksāmeni, cilvēki ir neziņā. Patiesībā traģiska situācija. Kas notiek, kā tu skaties uz to un ko var darīt lietas labad? Ir uzdots jautājums Izglītības un zinātnes ministrijai, kā rīkoties skolām, kā rīkoties pašvaldībām, saņemot šādus signālus. Šodien mēs vēl joprojām neesam saņēmuši atbildi, kādai ir jābūt rīcībai visā valsts teritorijā, jo šāda situācija var saskarties ne tikai Latgale, bet arī Rīga. To, ko arī saka parastie iedzīvotāji, viņiem ir norādījums, ja pie jums Rīgā sāks lidot droni, varbūt jūs sāksiet rīkoties. Kliedzoši bērni, vecāki neziņā. Šo jautājumu, ko darīs valsts ārkārtas situācijā, es kā deputāte biju uzdevusi pagājušo gadu decembrī. Mans jautājums un priekšlikums, ko es biju iesniegusi Izglītības un zinātnes ministrijai, lai varētu jau šodienu sagatavoties, tika
izsmiets, teica, ka sanākšot komisija. Šobrīd jūs redzat, man aiz muguras nav deputātu. Viņi ne tāpēc, ka ir izgājuši trauksmes aicināti, bet tāpēc, ka viņiem šobrīd ir vienkārši starpbrīdis. Bet mūsu bērniem tūlītās būs eksāmeni. Vai ir atbilde no izglītības ministrs? No izglītības ministrijas joprojām nav atbilde, bet ir atbilde, ka ministri neieradīsies uz atbildi. Kāpēc tāda arogance? Kāpēc viņi neierodas uz atbildi? Tāpēc, ka ministrija šobrīd nevar atbildēt to, ko valstī darīt šādās situācijās. Tā ir kārtējo reizi apliecinājums tam, ka mēs ignorējam realitāti. Edmunds, valsts kontrolē jārevidē Saeima. Man liekas, Saeima nav taču svētā govs, ja, kura varētu noslapanot savus tēriņus, ja no sabiedrības, lai gan tā ir tautas nauda. Redz, es sākšu no attālāk. Tad šobrīd valsts kontrole nāca klajā ar revīzijas ziņojumu saistībā ar Latvijas valsts mežiem. Un kas tur viss notiek? Tātad 6 gados ir izsaimniekot vairāk kā 300 miljonu eiro. Tātad cilvēkiem ir jāizdomājas, kas par šiem beidzamiem 6 gadiem ir bijis pie varas. Kādi ministri ir bijuši un no kādām politiskām partijām viņi ir bijuši. Un otra lieta, ko es gribu pateikt, ka tas pilnībā parāda to, kāda mums šobrīd ir šī saimniekošanas sistēma, kad viņi ir pilnīgi aplama, nepareiza, tātad viņi ir pilnībā jāmaina. Un pateikt to gribu arī cilvēkiem, ka šo valsti pazudinās stulbums un korupcija, ja nekas nemainīsies. Tātad faktiski visi šie te valsts uzņēmumi, lai novērstu šīs te kontroli, lai novērstu šo te korupciju, ir jāapvieno zem kaut kā viena, kuru pārauga tieši patiešo ministru prezidents. Nevar būt tā, ka iedot šīs te kapitāla sabiedrības vai akciju sabiedrības kādām ministrijām, un tad ministrijas tur saimnieko ar valsts naudu, kā nu viņiem tīk. Ja? Un šis ir konkrēts gadījums. Šobrīd šis ir iznīcinošs paziņojums no valsts kontroles, par ko ir ierosināti krimināli procesi. Un skaidrs viens, ka tas jau ir ilgstoši noticis, ilgstoši vairāk gadu garumā. Un tā ir milzīga sistēmas problēma, kas faktiski šobrīd izēd Latviju no iekšpuses. Ir kaut kādas lietas, kas iet garām vispār, kur cilvēki nezina, žurnālisti nezina, bet nauda mums pazūd. Ja? Tas ir līdzīgi tā kā, pieņemsim, Air Baltica, ka mums stāsta komisijā par to, ka visi reisi ir pelnoši. Tātad reisos nekur nav zaudējumi. Ja? Tad man jautājums, kur pazūd nauda? Izrādās, ka nauda ir saslēgta kaut kādi leasing līgumi. Šie leasing līgumi visi iet uz kaut kādiem offshoriem, un no Latvijas visa nauda caur offshoriem tiek izpumpēta ārā. Ja? Tātad es vēlreiz atkārtoju. Šo valsti pazudinās korupcija un stulbums, ja neko mēs nemainīsim. Tāpēc mums ir vienīgā iespēja 3. oktobrī pamainīt un sakārtot to visu, lai tas būtu caurspīdīgi un lai visi šie te, kā saka, vienotības pārstāvi varētu izbaudīt savu šo te veiksmes stāstu Liepājas. Liepājas ir. Ja? Protams, ka tiesiskā kārtībā visu. Tiesiskā, bez šaubām tiesiskā, un tāpēc jau Latvijai jābūt tiesiskai valstī, godīgai valstī. Protams, jo tas, kas šobrīd notiek, un tas, kas nāk gaismā, vienkārši būtu mati, man droši vien celtos stāvus. Situācija Saeimā vistiešākā veidā ietekmē situāciju Latvijā. Ko jūs domājat par šo? Rakstiet komentārus, dalieties šo informāciju, izsakiet domas.